Labrīt, mīļās dāmas! Priecājamies jūs atkal šeit redzēt. Ir otrdiena. Jā, Ir otrdiena. otra Mēs, diena ir klāta. jā, veikli paskrien brīvdienas un ķeramies atkal pie darba. Un pagājuši piekdien, kad mums pēdējā video ierakstām, mēs sākām ar tēmu par talantu attīstīšanu, un tad sarunas laikā novirzējāmies uz tēmu, kas arī ļoti svarīgi ir pie talantu attīstīšanas. Tās ir finanses. Bija ļoti interesanti viens komentārs, ka Linda, tu stāstīji, ka tagad ir mazāk naudas, uzreiz ļoti radoši mums raisās. Es esmu starp tiem cilvēkiem arī, acīm redzot, nonāk kaut kādā stresa stāvoklī, un tad uzreiz kā plaukā no savas komforta zonas, jā, tā acīm redzot, tad gribās ļoti darboties, un visādas idejas nāk, un visādi risinājumi nāk, bet bija arī komentārs, ka ir tieši otrādi, ka nauda ir, un tā tas radošums ir. Tā kā tā var būt, tas tā var būt. Ja, tad mēs esam ļoti, ļoti dažādi, un kuram ir komforta zona augstāka, kuram ir zemāka, kuram pie lielākām naudām, kuram pie mazākām naudām, kad ir vieglāk darboties un kad ir grūtāk darboties. Tas tā var būt. Jā, bet mēs atgriežamies tad pie mūsu tēmas par talantu attīstīšanu. Tu esi bieži stāstījis to, ka katram ir vismaz 20 talanti no astroloģijas viedokļa raugoties. Vai tu būtu gatava pastāstīt plašāk par to? Arī man. Jā, tie ir tie bāzes talanti, kuros bieži vien ir iekšā, piemēram, šīs jaukās prasmes, gatavot ēdienu vai pasniegt cilvēkiem informāciju vai būt vislabākajam draugam, palīdzēt, tur, nezinu, pieskatīt tavu kaķīti vai sunīti, kamēr tu esi projām. Jo ne jau visi cilvēki to grib un ne jau visiem tas patīk, bet ir daži cilvēki, kuriem vienkārši tas ir talants. Un tad tie apmēram 20 mazie talantiņi. Tā tad ir katram, pilnīgi katram cilvēkam viņa bāzes komplektiņš foršais, kas viņam pieder. Bet ir tā saucamie, nesauksim viņus gluži par izredzētajiem, bet ir talanti. Tas astroloģijā apzīmēs ar veselu nosaukumu, kuri ir ļoti rēti cilvēkiem. Un tas ir tieši šie super talanti vai šīs spējas vai ģēnija iezīmes. Un tad ir tā viena planēta virsotne tam kaut kam, tai šai konfigurācijai, kura tad pastāsta par šo super talantu. Kas ir pats neparastākais, ko es esmu novērojis, ka pie tā pat, cik tas ir ērti, un kad es cilvēkiem to stāstu, mēs par to runājamies astroloģijas nodarbībās, tajās lielajās, garajās, nopietnējās, tad cilvēki nezin to. Tas tā kā no vienas puses sanāk, ka Dievam tas ir zināms, tas ir viņa plāns, ka tu to vari darīt un tev ies ulalā. Bet no otras puses ir tas, ka tu esi darījis mammas, tēta iespējā, visādi citādi sabiedrības locekļu, foršas skolotājs kaut vai iespējā, un tas nav tas. Un tad, kad cilvēks to uzzina, students, kad to uzzina, visi tie, kas ir pamēģinājuši un pagriezuši savu talantu, vaigu savam talantam vai ļaujušies tam talanta saulītes vaigam, dzīve ļoti, ļoti izmainās, protams. Bet forši ir arī tas uzzināt, ka šos daudzos mazos talantiņus, par kuriem cilvēki vienmēr man saka, tas viņiem saka, viņi saka, kā jūs zinājāt, vai arī, vai, jā, man tas ļoti patīk, tā tas ir, tiešām tā tas ir. Viņus arī visus var attīstīt, un kas ir interesanti, tad karta ir tik ļoti vēlīga un tāda, mīlīga par cilvēku talantiem, ka viņi arī ļauj, lielākoties uz šiem talantiem arī nopelnīt. Uz šiem mazajiem jaukajiem talantiņiem. Protams, tiem, kam ir ģēnija smadzenes un ģēnija talanti, tur nopelnīt var ļoti daudz. Tur arī rodās visi šie pasaules uzvārdi un vārdi un cilvēki, kuriem arī, visticamāk, astrologs ir devis padomu. Tā ir. Vai arī cilvēks pats to ir nolasījis. Viņš ir bijis pietiekami labvēlīgā ģimenē un kā Dācis vienmēr stāsta par traumām. Tad šis cilvēks iespējams ir bijis maz traumēts vai vispār nav traumēts. Viņam ir bijusi šī forša auglīgā, labticīgā, labvēlīgā vide, kurā tad viņš šo talantu arī pats ir spējis uztaustīt un ieraudzīt. Un tas nav atkarīgs, šie mega talanti nav atkarīgi ne no kādām, ne vecmāmiņu prasmēm. Viņi pilnīgi citā virzienā varbūt, viņi varbūt absolūti nesaistīti ar to, ko ir darījusi jūsu ģimene, kaut vai, nezinu, 4 vai 3 paudzes, cik jūs atpakaļ spējat saskatīt. Tā tas ir. Cik procentāli tādi cilvēki ir? Apmēram 10–11% ar vismaz vienu šo mega talantu. Piemēram, Dacē ir 2 tādi.
Ja, tā kā Tu par kuru iedomājieties, ja dāci runā? par tevi, par tevi es runāju. Nu tā. Un tā ir, man arī tāds viens talants, un visticamāk, ka jūs jau viņu sen esat pamanījuši. Tad es to talantu tagad arī daru. Nu tā. Nu tā, bet tam talantam, tādiem talantiem ir, nu, ir tas jādara vienalga, cik gados, un ja jūs to uzkožat, tas tāds uzkost, tas manā izpratnē tāds, nu, tā kā atklāst, uzkot, ja tu tā kā uz zobiņu uzkod, o, tas ir garšīgs, ja kaut kāda garšīga odziņa. Un tas ir jādara, bet ir jādara arī tie mazie talantiņi, tie 20, nu, apmēram 20, kādam varbūt 18, kādam 17. Jā, un vēl kas ir, viņi arī dzīves laikā attīstās, jo to ar viņiem piedzimst, jā, jo es to vienmēr saku, ka piedzimšanas horoskops, tā tad ir tavs nomiršanas horoskops ar to, ko tu esi nomirs, ar to tu piedzimst atkal. Un tev tiek dota iespēja šajā dzīvē, nu, iziet no šīs te savas pankūkas vai no savas plates, kur tev spēlē uz nākamo plašu aparātu, no atskaņotāja, kurā tu spēlēsi jau citu platiem. Bet principā vispār kopumā iziet tā, ka pilnīgi viss liktenis izmainās, tas nav iespējams. Nu, tagad atkal cita tēma, bet mēs par talantiem atgriežamies. Tagad es redzu, ka tu dīdies, ka tev kaut ko vajag pateikt. Es tā aizdomājos, vai talanti, nu, tie tomēr nav prasmes, jo prasmes mums noteikti ir krietni, krietni vairāk nekā šie 20 talanti. Ja, tās ir kaut kādas lietas, kas mums vienkārši labi padodas. Esmu dzirdējis tādu teoriju, ka tas, kas mums labi padodas, ir tas, ko mēs esam iepriekšējā inkarnācijā jau labi pratuši. Vai tas tā varētu būt no zvaigznēm raugoties? Jā, tas gan nāk līdzā šīs te, tad, kad nav šie te supertalanti, tas nāk līdzā šīs te prasmes, ka tikai, protams, mēs taču advancējamies, nu, pieņemot situāciju vai laikmetu, kurā mēs dzīvojam, vai visu, tad, kur, nu, integrējamies, jā, tā reāli tajā. Skaidrs, ka, piemēram, ja tas bija manai, nu, vecmāmiņai, vai, nezinu, no tēta vai no māmas puses, bet viņa dzīvoja, rekur, 1900 līdz 1900 kaut kādam 45. gadam, nu, loģiski, ka nebija ne gadžetu, nekā ne tāda, ja, bet pārsvarā šīs prasmes arī ar gadžetiem nav saistītas. Nu, šie talantiņi mazie, kas var izveidoties, jā, par prasmēm, gadžetu ir, kā to lai pasaka, viņi jau tā kā astroloģiskā kartē ir, arī tie gadžeti, ja sanāk, mēs skatāmies senajiem cilvēkiem uz atpakaļ, bet ir viena lieta, ka, nu, 19. ne, bet 20. gadsimtā 30. gados atklāja 3 augstās planētas, 3 transcendentālās planētas, kuras pirms tam nebija, un viss horoskops bija balstīts tikai uz šīm 7 planētām, uz sociālajām planētām, un līdz ar to tad tās iespējas uzzināt par kaut kādām slēptām spējām, par kurām atbild šīs transpersonālās, jeb transcendentālās, jeb augstās planētas, tad to tā kā bija mazāk iespēja uzzināt. Nu, un vispār, ja mums ņemsim jau vērā, ka astroloģija ir elitāra zinātne, un viņu jau nemaz tik tagad viss ir pieejams, viss ir elitārais, viss ir vispusē, visi var ņemt, ko viņi grib, un visu to lietot, bet, nu, vēl gadus, nezinu, 70 atpakaļ tas tā nebija. Nu, arī mēs zinām, dēļ politiskās iekārtas un arī pasaulē, nu, astroloģija vienmēr ir bijusi elitāra, jo visos laikos to zināja tikai pie galma vai pie kaut kādas tādas struktūras dzīvojošie kaut kādi cilvēki, kuri tad arī prognozēja nākotni. Nu, ne jau tiem cilvēkiem, kas dzīvoja aiz tiem paceļamiem vārtiem, jā. Nu, tā. Man Nu, tā pēkšņi tas. iesakās, jā, piedod, pabeidz. Nē, es jau pabeidzu to, ka es tikai. Man pēkšņi iesakās bažas par to, ka šīs elitārās zināšanas ir iedotas plašām tautas masām, un tad ir jautājums, kā tad tas ir noticis, ja tad kurš ir izlēmis, ka tagad drīkst šīs zināšanas dot visiem, un vai tās zināšanas ir pilnīgas, jo mēs saprotam, ka ir dažādas astroloģijas skolas, ir dažādi skolotāji, un nu, tad, kad skolotājs interpretē to, kas ir rakstīts zvaigznēs un stāsta cilvēkiem tālāk, un ja viņi atkal sāk tālāk interpretēt, kā šīs zināšanas tiek izkropļotas. Izkropļot viņus var tikai diletanti un tikai tie, kas apgrābsta kaut ko un domā vai iztēlojas, ka viņi. Taču tā pa zobārstu arī nevar strādāt neviens, kas iztēlojas, ka viņš ir zobārs. Tas ir tieši tas pats. Viņas nekā nevar izkropļot, viņām ir fundamentāli pamati. Mēs visi redzam, ka akmens jūrmalā ir akmens, un tā nav bulciņa, un tas nav
garām ejošā suņa kakas, atvainojos, nu, tas ir akmens. Un tas ir tieši tāpat, tas ir tā kā akmenī iecirvēts ir šīs zināšanas, kā viņas interpretē attiecībā pret mūsdienu situācijām un jā, pret tiem, kaut vai pat šiem pašiem informācija tehnoloģijas jautājumiem, ja tad tas jā, bet vienalga tu nevari aiziet no akmens. Nu, ne. Mhm. Vai varētu būt kaut kāda ietekme tam, ka tā, nu, tomēr mainās šie te gadsimti, ja, kad mēs no zivs laikmeta pārējām ūdens ir laikmetā, bet tas varētu kaut kādas korekcijas veikt, tavuprāt? Tikai brīvāks, tikai labāks, tālāk arī šīs zināšanas ir pieejamas tieši pateicoties šai laikmetu maiņai, ja mēs viņus tāds, bet mēs jau tajā ūdensvīra laikmetā jau tur esam jau labu laiku iekšā, jo šajā izpratnē dabā nekas ar cirvi nenokrīt. Tas nav tā, ka šajā dienā sākās ūdensvīra laikmets. Nē, tas jau ir labi laika, un, teiksim, progresīvākie cilvēki to izjūt rekur jau 60. gados, jā. Nu, piemēram, noskatījos filmu, tātad skalāmu seriālu Latviešu džins, jā, ne, padomju džins. Tur jau viss šis te transpersonālo planētu brīvības alks, viņas jau tur izpaužās. Tad 70. gadi, 60. gadi pirms tam ar visām savām seksa revolūcijām un pretpaugļošanās līdzekļu radīšanu, kas pēc kārēja tad reāli tika radīti, un tūlīt viņi tika arī ieviest, un uzreiz visas emancipācijas un viss, kas no tā radās, un feminismi, jā. Tad tas jau viss jau ir par to. Tad jau mēs bijām šajā ūdensvīra laikmetā, tā kā jau nu, pārgāja cilvēki, ja, tad palika ar šo brīvības alkām lielākām un to, ko tad es varu un kas man var būt pieejams. Un, nu, krita daudzas dogmas, bet viņas krita priekš brīvāk domājošiem, priekš drosmīgākajiem. Nu, tā tas ūdensvīra laikmets ienācās. Jo, ja mēs pieņemam, ka pirms tam bija tātad, jā, kaut kāds sasilušies ledus laikmets, kurā tātad tikai kaut kādām elitārām kārtām bija, kārtām un kastām, ja tad bija pieejams vai nebija pieejams šīs zināšanas, tad ienākoties jau pārējot tā līgani pārējot uz ūdensvīra laikmetu, tad arī šīs te visas tādas revolūcijas, un tā skaitā tehnorevolūcijas, kas bija gan mūzikā, gan mākslā, ja, kas ir saistīts ar Neptūnu, ja, tātad, jo ūdensvīra zīme paši kā tāda pārvalda urāns, ja, kas ir tāds spridzinātājs un dedzinātājs, bet kas attiecas, piemēram, uz modi, mūziku un uz mākslu, kur arī ienāca viss šīs te jaunās tehnoloģijas un tas pats tehno un diskotēkas un, nu, disko bumbas, viss šis to Neptūns visu ienes. Tāpat modē māksla, kaut vai tas, kas šobrīd ir šis te uniseks, ja, tātad meitenes staigā kā puiši savos puišu džinsos, ja, tas viss arī ir pateicoties Neptūnam. Un savukārt urāna drosme, ja, ka es varu būt tāda, es varu būt tāds līdz 70 gadiem vai līdz 100 gadiem, es varu būt staigāt arī mazdēlu džinsos, ja? vai savu dēlu par lielu palikušajos džinsos varu staigāt mierīgi pa ielu, un es esmu vecmāmiņa ar sirmiem matiem gariem un tādām milzīgām ragbrillēm, ja? Krāsainām firdavām, ja? Nu tā, tas ir labi. Man liekas, es šo te visu atbalstu, un es esmu priecīga par to, ka mēs nedzīvojam, nezinu, 3 gadsimtus atpakaļ. Nu, vismaz tagad apzinoties šajā ķermenī, mēs jau tur visur, kur esam bijuši, nu, es tā domāju, es esmu sevi visur, kur redzu ļoti tālu atpakaļ, redzu tajās sadās vīzijās un meditācijās un šajās hipnozes praksēs esmu sevi saskatījusi stipri tālāk atpakaļ līdz 12. gadsimtam, bet atklāts, ka kartā tā reāli tādam labam, normālam, jau astrologam, nu viņa 4-5 dzīves noteikti redzama ir uz atpakaļ, ja to vajag. Vai tas ir ļoti vajadzīgs rakāties, jo tā kā tu teici, arī kā tu uztver pareizi, ka mēs atnākam ar tiem talantiem, tāpēc, ka pirmkārt mēs nomirstam ar to pašu kārti, ar kuru mēs atkal piedzimstam. Līdz ar to mums jau viss tās prasmes jau ir. Tikai tu vai nu viņas attīsti uz šīs te, nezinu, revolūcijas, ka mums, vai devolūcijas rēķina, vai tu viņus neattīsti. Un kādā vidē tu nonāc skaidrs, ka, piemēram, plītsciem riņķīšos nekad nebūs tādas evolūcijas un revolūcijas, kā tas, piemēram, būs, nezinu, Rīgā vai Toronto vai Tokijā vai, nu, galvaspilsētā, metropolēs, ja kaut kādās. Nu tā. Mm. Jā, tas ir tad, ja mēs pieturamies pie lineārā laika, ja tas laiks viss notiek tagad, tad vispār tā aina pamainās vēl vairāk, jā, tad ir. Ir šīs ļoti daudzās dzīves, ka mēs ļoti daudzās pieredzes vienlaicīgi gūstam, un tikai ko mēs tā izjūtam kā laikā. Jā, pie šī, tā kamēr tu runāji,
Man atnāca atmiņā traumas, ar kurām man ir nācies bieži saskarties. Tās ir traumas, kad cilvēks baidās darīt to, ko iekšējais impulss liek darīt, jo kaut kur ir tās traumas bijušas. Ja? Un tā ļoti spilgta aina, kas man pašai nāk, kā manas bērnības pieredze, kur īsti atmiņa tādu nav, bet ainiņas nāk, ja tad vēlēšanās mazgāt raugus maziem bērnam, tad mamma kaut ko dara, un mazais bērns grib palīdzēt. Vienalga, mamma ir jāsteidzās, viņa nav garstāvoklī, vai varbūt tiešām tas bērns sapēš kaut kā ļoti dārgu šķīvi vai krūzīti, un mamma par to ir dusmīga, un to bērnu raida projām, un parasti tie vārdi, tu to vēl neproti, palaid, tu esi maziņš, es to ātrāk izdarīšu. Un dēļ tā, kā maziem bērnam nav pieredzes, viņš šajos vārdos saklaus ļoti daudz ko, arī izceļ ļoti daudz ko, ka es neesmu pietiekoši labs, es neesmu spējīgs, es to nevaru, es to neprotu. Un tas aiziet kā programma, un tā kā mēs esam lieli, mums ir šie talanti, bet mums visu laiku ir iekšā šaubas, vai es to varu. Jo kaut kur aiz muguras stāv mamma un saka, palaid man, es to izdarīšu. Tu tur saplēsīsi, tu tur ne tā sadarīsi. Nu, redz, man par šo ir divas tādam smaidam, es domāju, mazliet tādai atvieglojošākai vienminūtei, ka pirmkārt šie cilvēki izdomāja trauku mazgājumās mašīnas, visiem, kuriem ir traumas, un tiem, kuriem viņas ir, viņi pērk viņas. Bet, ja mēs par astroloģisko karti un par horoskopu cilvēku, tad astroloģiskā karte ir planēta viena, kuras konkrēti atbild par trauku mazgāšanu. Un viņi arī parāda, ka vai tev patīk mazgāt trauks vai nepatīk. Konkrēti man planēta tā rāda, ka es dievinu mazgāt pati trauks šo te, nu, tā kā taktilo pieskaršanos un šo te nospodrināšanu un atbildību par to, ka man šķīvīts tur ir apmīļots un viņam nekas trauku mašīnā nedrauda. Viņi tam neuzbrūk, viņam tur somats vai kaut kāds tur samits neuzbrūk. Tāds ir. Un ir cilvēki, kuriem trauku mazgāšana ir nevis, ka ne tikai netalants viņiem, viņi tiešām katastrofāli riebjās. Kas ir pats interesantākais, mēs jau ar tevi neesam pētījuši, bet ļoti iespējams, ka tiem cilvēkiem, kuriem tā ir, kuriem trauku mazgāšana ir riebjās un ir trauku mašīna, ka viņiem ir šīs traumas, ka horoskops uzreiz parāda, ka trauma šajā segmentā palīdzēt mammai. Nē, ka mamma te stūmus ir vaļā, jo ir izdomāts, viss ir tad pīrādziņu mašīnas izdomāts, ir pelmeņu mašīnas, ir makaronu mašīnas izdomāts. Viss tas, ko iespējams vecāki darīja, un kur tev klāt nelaid, jo tu tur piebirsnināsi galdu rekura miltiem un vai vispār jebko, tad to visu jau pēc tam mehanizē. Nevis tāpēc, ka cilvēks ir slings, bet tāpēc, ka lai novērstu traumas. Ja. Nu tā, bet pats galvenais es šajā visā, ko es redzu, kā mūsdienās, nu, neko no tā nosodīt arī nevajag, un visu to vajag uzņemt kā absolūti normāli, jo kas ir pats dārgākais mums, tas ir laiks. Laiks, tas ir enerģija, un enerģija ir laiks, un tas, ko mēs šādā veidā tātad varam taupīt enerģiju savu un nodoties kaut kam citam, kaut vai šiem te saviem talantiem, un nemazgāt tos traukus, bet lai to dara trauku mašīna, ja tā tas ir, vai veļas mašīna. Nu, tā, mums visādas mašīnas riņķī, tāpēc es teicu, kādas tik viņas nav, ja, lai varētu uzlabot to dzīvi. Un, ja jūs jūtat, ka jums enerģija, jā, nezinu, jūs gribat gleznot, nu, tad kāpēc jums mazgāt traukus, ja jūs gribat gleznot? Piemēram, gleznošanai ļoti daudz laika vajag. Es zinu. Nu, tā. Tā mana doma vēl bija arī par to, ka tas ir tikai kā līdzībās, ja, kur no trauku mazgāšana ir bijis tas viens uzdevums, ja, kur ka tu neproti, ja, tas tev nesanāk, tu esi maziņš, bet tas var atstāt iespēju uz visām jomām. Tad, ja kaut kur no vienas puses gribās dejot, un ir vilkme uz dejošanu, bet no otras puses ir atkal mēģķīts galvā, kurš saka, kā tas izskatīsies, un ko cilvēki par tevi padomās, tad tas norāda tikai uz to, ka ir tās dzīves pieredzes kaut kādas bijušas, kur tā bažas ir iesēta, un uz viņu var palūkoties kā minimums, lai saprastu, kas tāds ir, lai mēs tā kā atbrīvotu to resursu un varētu darīt to, kur mums tās sirds valsts aicina. Nu, redz vēl, kā atkal šeit ir mūsu mīļā, tabiši mana mīļā statistika, kā pasaulē izpētītie piemēri jau gadu simtiem, kā tādi cilvēki, kuriem ar pašapziņu viss ir kārtībā, kuri ir pašpietiekami un pašapzinīgi, kuriem absolūti nekas nedraud no malas un kurus arī, ja nostum mamma malā, tad viņš dari pati, ka te jau tāda zanūdēs, jā. Tādu ir tikai 3% no zemes iedzīvotājiem. Tas ir saskaitīts un tas turpina tiek skaitīts, ja, un tātad uzskaitīts. Un
pētīts, un tāds ir arī savos pētījumos ar saviem klientiem. Absolūti vienmēr to nofiksēt, kuriem tādi klienti gan patiesībā pie astrologa atnāk salīdzinoši reti. Arī grupās mācās tādi, teiksim, no 3 grupām viens tāds ir. Tas arī ļoti, tas arī rāda tāpēc to, un kāpēc šis cilvēks ir atnācis mācīties astroloģiju tādā gadījumā, tāpēc, lai viņš varētu vēl vairāk parādīt to, cik viņš ir pašpietiekams, ja tad viņam ir kaut kāds nodoms, kā koriģēt, piemēram, koriģēt pārējos, jo tiem, kuriem ir pašapziņa, viss ir kārtībā, viņi parasti ļoti labi vada savu dzīvi un citus cilvēkus. Tad viņi ir tie, kas deliģē, viņi ir tie, kas norāda, viņiem ar to vispār nav problēma nekāda. Un tāpēc mums pārējiem bēdīgiem 97% šādā vai tādā mērā kāda traumiņa, mazāka, lielāka, mega trauma, viņa vienalga ir iespējama. Visādos segmentos, un kā es jau vienmēr acēju saku, pie visa vainīga mamma. Citi cilvēki nav. Bet tiem 3%, nevis 3 cilvēkiem, viņiem ir vienalga. Tāpēc tas parāda to, ka, pirmkārt, tas ir pirmkārt nevienlīdzības princips, jo kā tad tā, ja, ka tikai 3% viss ir pašapziņa kārtībā. No otras puses tas ir, tā ir tā skarbā realitāte, bet no trešās puses, ko tad darītu psihoterapeiti un dziednieki, dziedinātāji, ja? Viņiem nebūtu darba, viss pareizi, Dievs ir uztaisījis visu līdzsvarā. Ja visi būtu pašpietiekami, tad profesijas, kādas visādas profesijas vispār atkristu uzreiz, klokš. Nevajag to, nevajag šito, nevajag to. Ja. Elementāri, ja. Tikai viss kārtībā. Dievs pats visu kārto, visu dala pīrāgus, kam jādala, pēc tam atkal paņem nost pīrāgus un atkal iedod citiem. Viss līdzsvarā, arī šis nelīdzsvars ir līdzsvarā, ja, tā. Par šo te darbu dalīšanu, kā Dievs ir iedevis. Ko tad tie psihologi darīs? Es jau esmu tajā pašā grupā, kas arī palīdzošā profesija. Man ir bijušas lomkas par to, ka es esmu jutusies savulaik vainīgi par to, ka es esmu piedalījusies kopradīšanā, un tā cilvēkiem ir radīts problēmas, lai man būtu ko darīt. Kā nolika sevi Dievu vietā tiem cilvēkiem, un pēc tam arī sapratu, ka patiesībā nē, ka visi šie cilvēki, kā psihologi, psihoterapeiti, koči, dziednieki, reāli palīdzošās profesijas. Tā skaitā es pat teiktu arī astrologi, ka mēs esam vienā laivā šajā gadījumā, ka mēs jau atsaucamies uz to vajadzību, tad cilvēkiem ir vajadzība, viņi visi no mums vēlas dzīvot labāk. Tikai tie, kas ir ļoti, ļoti dziļā depresijā, vēlas nomirt un nevēlas dzīvot vispār, varbūt vairs, bet tā mēs visi vēlamies dzīvot labāk, un tas nozīmē, ka dēļ tā, ka ir vajadzība, tāpēc arī mēs te esam un mēs strādājam, protams, ka, jo cilvēki paliks arvien veselāki, tad arī tas, tā proporcija varētu mainīties. No otras puses, Kristus zina, kā būs atkal šīs dvēseles, kuras varbūt ir jaunākas, kuras gūst cita veida pieredzi, ka viņiem vienalga varētu nākties tādām smagākām situācijām dzīvē iet cauri, lai to savu pieredzi iegūtu. Un nevis dēļ tā, ka viņas ir upuri kaut kādā ziņā šajā situācijā, kas ir, bet viņi ir izvēlējušies to realitāti, kā tā ir, kā dvēseli izvēlējusies šo pieredzi. Un es turos pie šīs domas, ka es tomēr esmu izvēlējusies, nevis es esmu nokļuvuši šeit un es mazais nabadzīgs, kā man nav paveicies, ne tiem vecākiem piedzim, ne tajā valstī, ne tajā vietā, bet izvēlēs, tad ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu izvēlies. Un tas tikai perspektīva, kā paskatīties uz to, kas ir. Un, kā, no vienas puses, bez tevis nedraud. Vienmēr būs kāds, kuram vajadzēs palīdzību. Palīdzību, protams, tas jau jebkurā veidā vienalga, tu aizēji bankā, kur tu kaut ko nesaproti, tev arī vajag bankas to front office darbinieku kaut kādu palīdzību. Bet runājot par dvēselēm un par prātu, tad dvēsele noteikti nekad neizvēlās upuru lomu vispār. To tikai prāts var izvēlēties. Un, diemžēl, prāts mūsdienu pasaulē un rietumu pasaulē ir tas, kas jāprevalē, kas spēlē galveno violu, danco, nevēlt mums ir visāds pasaks. Kaut vai par tiem pašiem vēlniņiem, vai par troļļiem, vai par Maksu un Moricu, ja, kur tas jau viss alegorijās, jāsaprot par šiem diviem, kas tev viens čuks to, otrs to, jā. Prātam ir vēl šīs divas šķautnes, tā ķēmošanās vai spoguļošanās, jā, kas vēl papildus uzliek visādus savus ķēmīgos zīmogus, jā. Un upuri iekrist var tikai ar prātu. Ja mēs par karti astroloģisko skatāmies par upuru lomām, kad es nabadzīgs, jā, tur ir šīs te prāta, visas peripētīs, tiešām tā ir, un šīs te
norādes uz to, ka varētu prāts gribēt būt upuris, tā tas ir, bet ir arī dvēsele un gars aslots kā kartē, un tie nevienu reizi nav gribējuši būt ne upuri, ne neupuri. Viņiem ir savu foršie uzdevumi, un viņa dzīves laikā, kā nu tiek pildīta, tā dvēsele arī pieņem. Nav tā, ka viņa dzēn tevi, ja, nē, tu neesi tur padarījis to, vai tagad kusties. Nē, savs ritms ir katram savs, un tas piedzimšanas brīdī arī tiek noteikts, cik tu ātri kustēsies, kāds tu būsi, cik tu būsi lēnīgs vai ātrs vai kluss, vai tu gribēsi, kā tev tā dvēselē gribās pildīt tos uzdevumus. Varbūt tu gribi tos savus labos uzdevumus pildīt viens pats klusiņā maliņā. Nu, tad tev tā tiks iedot. Varbūt tu gribi skriet ar sarkaniem karogiem pa ielām, manifestēt un kāpt torņos un plēst karogus no citus, ja? Nu, tad tev tā dvēselē tas darbiņš darāms, ja? Tev katram būs šie te virzieni. Un, protams, kā dvēsele ļoti, ļoti labi izpaužās un darbojās caur vispār darāmo, to, kas darāms. Pat tā pati trauku mazgāšana, tad dvēselē dikt labi patīk. Viņi tur var savas lietiņas padomāt pie izlietnes, piemēram. Savas, nu, dvēseli jau nedomā, tas būtu tā nepareizi teiks, bet viņa sajūtās, ja kaut kas viņai notiek process. Jo viņi jau visu laiku procesē, visu laiku vienalga miegā, nemiegā, mazgāja traukus, ēdot, kašķējoties, lamājoties ar pretīgo kaimiņu veceni. Viņi visu laiku ir, viņi vispār nekur nepazūd. Viņi visu laiku procesē, viņi visu laiku ir savā. Protams, stāsts vai to, vai jūs esat kašķīgs, vai jūs esat labticīgs, atkal ir, tas gan ir pieņemts lēmums, jo, jā, horoskopā ļoti bieži ir šī tā saucamā predisponācija uz vienu vai uz otru virzienu, bet, vai tu esi mierīgs, vai tu esi dinamisks, ja tātad, vai tu esi intensīvs, un tieši tā nevis, ka tu esi vai pretīgs, kašķīgs, bet kā tu izmantosi, atkal kā tavs prāts uztver, un vēl kas ir vide, kurā tu nonāc. Astroloģija ir vesela vides mācība atsevišķa, viņiem ir senāka, ko visi ir dzirdējuši, tas ir feng shui, ja, tad ir vēl aiz viņas vēl senāk, tas ir vastu šāstra, ja, tā tad vides mācība, kurā gan tev vide tiek piemeklēta, gan realitāte, kamēr tev dzīvam esot, gan tā vide, kur tu tā kā aizies, kur tavs fiziskais ķermenis sabruks pīšļos, ja, tā kā tā vide. Tas viss ir piemeklējams un saprotams. Un, tāpēc jau es visu laiku saku, ka horoskops ir bezgalīgi iespēja virkne. Kad tik spēt visu vēl paspēt pa dzīvi izmantot, vispār pašam izmācīties astroloģiju, tas pats iedzīgākais, jo tad tu vari tur rakties un rakties, un ko tik tu tur vari uzzināt. Ai. Jā, par Šodien šo vairāk runājot. es biju runājusies, šodien vairāk kaut kā izgājusi uz runāšanās stīgu. Tu tā kā šodien esi klausītājs un jautājumu uzdevējs, tā interesanti. Es tā mazliet atsvaizināt mūsu sarunu šodien pamanīju izpirkšanas tiesas grupā, kas ir angļu grupā, angliski ir angļu valodas grupā, kas ir tieši pašas metodas autors Emīļa Elises lapā, bija viens tās bildītiet humoriņš par feng shui, ka pārstāv vainot citus, nopēc šo grāmatu par feng shui un turpmāk vaino mēbeles. Kā ir izkārtots un mēbeles, tā tas pie visa būs vainīgs. Bet patiesībā jau tā, tas tikai kā humoram. Jā, reizēm tā ir, kad viens runā vairāk, otrs mazāk. Mums noteikti par talantu attīstīšanas tēmu vēl ir ko teikt. Bet šodien es piedāvāju, ka mēs šo sarunu beidzam. Mēs esam jau kaut savām 20 minūtēm pārvilkušas. Tā kā atvadīsimies šoreiz no jums, mīļās dāmas. Ja jūs uzrunājat, ja jūs guvāt savas atziņas, tad noteikti komentēt, jo mums ļoti patīk lasīt jūsu komentārus. Vēl īsi atgādinājums. Lindai šovakar ir otra nodarbība mazajā vasaras astroloģijas skoliņā, kurā jūs varat uzzināt, vai astroloģija ir tas, ko jūs vēlaties apgūt vairāk, vai tā jūs tiešām uzrunā, vai paustījāt, un sapratāt, nē, labāk aiziešu uz konsultāciju, vai astroloģija galīgi no pie manas, astroloģija negrib saistīties vispār nemaz. Bet šādas zināšanas es nokavēju sākumu pagājušo reizi, sajaucu laikus, vienkārši savā kalendārā ierakstīju stundu par vēlu, un tāpēc man nācās skatīties ierakstā. Ļoti labi to izdevās izdarīt, jā. Tad tas ir iespējams, pirmo nodarbību viss nosīties ierakstā. Bija interesanti, un arī tās dāmas, ar ko es kopā biju, arī teica ļoti, ļoti interesanti un uzrunājuši. Tā kā šī ir tā iespēja liela tajā braucošajā vilcienā, pēdējā vagonā.
Es Lindai tā kā visu laiku jau vakardien saku, nu tiešām nu nevarēs vēlāk pievienoties. Saku, nu nē, tāpēc, kā tad mums būs diskusijas, un tad nē. Tā kā, ja jūs tad izlemsiet šodien, tas ir otrdien, tad vakarā es to varu paspēt pieslēgties, vai arī, nu, pieslēgties un tad tomēr skatīties ierakstā, ja nu kaut kas, ka nevarat vakarā, bet es domāju, ka sadāk jūs būs jāgaida kaut kā cita iespēja, un vēl nav zināms, ka tā būs. Šādā veidā paostīt gaisu un saprast, uzrunā vai nē. Un ka tas ir svarīgi, es teikšu tā, Latvijā gan arī bērni dodās, piemēram, ēnu dienās vai praksēs dodās. Vācijā, kurā es 12 gadus nodzīvoju, skolnieki sākot no kaut kādas, no atkarībā no skolas, bet jau pat var no sākot no kādas 6. 7. klases, dodās praksē uz uzņēmumiem, kur prakses vieta viņam jāsameklē pašiem, un tās prakses mēs būtu nedēļa 2, 3 vai pat 6 nedēļas garas atkarībā no skolas. Un tad šajos uzņēmumos viņi paosta gaisu, kā tas ir darīt to darbu, kur viņi nākotnē varētu izvēlēties. Un praksē dodās gan profskolu bērni, gan parasto vidusskolu, gan arī gimnāzija bērni, tieši dēļ tā, lai saprastu, kas tad ir tas viņu ceļš. Man liekas, ka šādi īsie kursiņi vienkārši burvīgi iespēja saprast, vai tas varētu jums interesēt. Tā kā es noteikti silti iesaku. Nu, jā, es arī tieši tāpat domāju, un es ļoti vēl, nu, jā, es gaidu, ja šodien pievienosties brīnišķīgi, es, protams, būšu ļoti priecīgi, jūs arī, jo grupa ir dzīva, šī tā man pirmā, nu, pilotu projekts tāds, ka pamēģināt tādā īsā formātā, šādā te pilotu plānā, jā, tāds ātrais lidojums, jā, bet, nu, protams, jāmācās ir, un tur ir ļoti labs sākumiņš, tātad pirmā nodarbība, nu, es domāju, ka čaklam un uzcītīgam, atbildīgam cilvēkam tas nav absolūti nekas, 2,5 stundas veltīt, noskatīties un izkonspektēt, un būt klātesošam arī nākamajās 5 nodarbībās, bet to aicināšanu, kā es jau teicu, jā, es vairāk neaicinu, jo tāpēc, ka grupa ir dzīva, un tas būs dzīves diskusijas, un nav jau nemaz tik interesanti pēc tam skatīties, kā tur bez manis diskutē, un es taču nevarēju tur piedalīties, bet tas taču, protams, ka visi komentāri tiks atbildēti un viss, bet tā piedalīšanās ir piedalīšanās. Manuprāt, tas ir pats galvenais. Tā es šo grupu šoreiz veidoju. Vispār jau man visas grupas ir tādas, arī tās, kas mācās ilgi. Vienkārši šeit ir tāds cits uzdevums ielūkoties, gan iegūt savus instrumentus savā superīgajā golfa somā, ja, gan zināt, kurus nūjas turpmāk jānēsā līdzā. Nu, un otrs ir tas, ka paskatīties, jā, varbūt es tomēr gribu tajā dziļumā laisties tur, kur ir viss tās 9,000 zināšanu čiekuri, kurus zina Lindē. Kā tas viss ir iespējams, jā. Bet nu gana tā. Tā, līdz nākošajai reizei.